kad mēs brauksim tādā ceļojumā? Ja gribam braukt ceļojumā, Gustav, vispirms jāsakrāj naudiņa. Un jāizdomā, kā ietaupīt. Uzmanību, uzmanību! Mūsu planēta ir nokļuvusi briesmās. Gandrīz katrā mājā ir iemitinājušies enerģijas monstriņi. Tie uzvedas pavisam neganti, kaitē planētai un neļauj ietaupīt naudiņu. Ja redzi kādu arī savās mājās, nekavējies un sauc Leldi. Lelde! Kāds mani sauca? Ak, vai! Ko lai mēs darām? Mieru, tikai mieru! Pamazām ar visiem enerģijas monstriņiem tiksim galā! Gaidīšanas monstriņš, rasns un nervos sīgnulis, visbiežāk piesūcies pie elektrības rozetēm, kurām pievienotas ierīces, kas netiek izmantotas. Gaidīšanas monstriņš elektrību sūc visu laiku, tāpēc viņš skaļi knosās un dūdz. Arī tās elektroierīces, kuras ir ieslēgtas, bet netiek izmantotas, patērē elektrību. Un tieši no tā gaidīšanas monstriņš arī barojas. Ja ierīces pēc to izmantošanas pilnībā izslēgsim un atvienosim no elektrības rozetēm, gaidīšanas monstriņam nebūs ko ēst, un tas pazudīs. Un jo mazāk mājās enerģijas monstriņu, jo vairāk ietaupīsim un palīdzēsim arī planētai. Gustav, pagaidi! Elektrība ir bīstama, tāpēc ļauj, lai par to parūpējas vecāki. Tev sanāks! Bet, kad vajadzīga palīdzība, sauc mani atkal. Mam, tēt, mums jāizslēdz, un no elektrības rozetēm ir jāatvieno tās elektroierīces, kuras nelietojam. Tad gaidīšanas monstriņš pazudīs, un varēsim arī ietaupīt ceļojumam. Zināšanai vecākiem. Gaidīšanas monstriņš var būt ļoti negants un apēst līdz pat 10% no kopējā mājas elektrības patēriņa. Ieskatieties Elektrum LV bērniem un uzziniet vēl citus paņēmienus, kā uzveikt enerģijas monstriņus savās mājās.